Sveiks, skatītāji! Noslēgumam tuvojas 2025. gads, un šis ir pēdējais video manā auditorijā. Un šajā video es vēlos izstāstīt 12, varētu teikt, tēzes vai būtiskāko, kas ir noticis šajā gadā. Pirmkārt, šis gads bija raksturīgs ar Eiribor likmes samazināšanos. Jau tā Eiribor likme jau pagājušajā gadā bija samērā zema, salīdzinot ar to, ka pavisam nesen tā bija 4%. Tad šobrīd līdz šī gada pusei tā vēl ar vienu turpināja samazināties. Līdz šobrīd pat Eiribor likme viena mēneša jau pat ir zem 2%, jau ap 1,8%, un pēdējo pusgadu tā apmēram turas nemainīgi. Līdz ar to tā ir laba ziņa visiem kredītņēmējiem, kuriem jau ir kredīti, vai arī tiem, kas vēl tikai gatavojas ņemt nekustamā īpašuma iegādai kredītu. Otrkārt, tendence sērīveida dzīvokļu tirgu ir stabili, lēni augšupejoša. Pirmajā pusgadā varēja novērot 2 līdz 3% cenas pieaugumu. Redzēsim, kā būs gada kopumā, bet arī Centrālās statistikas pārvaldes mājokļu cenu indeks ir jau no 2010. gada ar augšupejošu tendenci ar izņēmumu 2014. gadā, ko ietekmēja termiņu uzturēšanās atļauju politikas izmaiņas. Bet kopumā arī 25. gadā jūs varat redzēt gan jaunajiem mājokļiem, gan sērieveida mājokļiem un arī kopējo mājokļu cenu indeks ir ar pieaugušu tendenci. Nākošais rādītājs ir ļoti būtisks. Tas ir izsniegtie kredīti. Izsniegtie kredīti mājsaimniecībām mājokļu iegādēji. Un šeit mēs varam redzēt, ka 24. gada beigās jau varēja prognozēt, un bija 24. gads vēl bija samērā bez lielas izaugsmes, tad 25. gadā jau varēja redzēt būtisku izsniegto kredītu apjomu pieaugumu, it īpaši kaut kur aprīlis, marts, aprīlis, mājas, pēc tam nedaudz samazinājās, bet to nekādā gadījumā nevarētu noteikti nosaukt par kādu krīzi vai samazināšanos. Nē. Kredīti tiek izsniegti diezgan daudz, stabili un pieaugums salīdzinot ar 24. gadu, 25. gadā ir ļoti būtiski redzams. Tātad bankas, protams, pamats ir šīs te Eiribor samazinājums, un bankas ļoti labprāt finansē mājokļu iegādi. Nākošais rādītājs ir procentu likme no jauni izsniegtajiem kredītiem, un tā šobrīd Latvijā pēc pēdējiem datiem ir 3,69%, tas ir labs rādītājs, un visu gadu laikā, 25. gada laikā tā ir bijusi līdzīga. Jāsaka, šeit Latvijai ir tomēr viens arī negatīvs rādītājs salīdzinot ar Eirozonu. Eirozonā vidējā ir 3,2%. Tā kā šeit mēs tomēr vēl nedaudz atpaliekam, procentu likme varētu būt arī zemāka. Nākošā labā ziņa visiem tiem, kas jau būvē vai vēlas kaut ko būvēt, ka būvniecību izmaksu, es teiktu, trakais vai anormālais pieaugums tomēr visā visumā ir apstājies. Vēl daži procentu pieaugumu šogad ir bijis, redzēsim, kāds būs gadā kopumā. Bija rādītājs 3. ceturksnī, salīdzinot ar 24. gadu, bija kaut kur ap 3% pieaugums, bet tas vairs nav tas lielais, anormālais būvniecības cenu pieaugums, kāds bija pirms 2 gadiem. Tā kā šobrīd ir laiks, kad var jau sākt prognozēt būvniecību, kāds būs būvniecības izmaksas. Es tā ceru, ka mums nākošajā 26. gadā nesagaida kāds atkal būtisks būvniecības cenu pieaugums. Nākošais, ko es vēlos uzsvērt, kas ir noticis šajā gadā, tie ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, kas cerams, es saku cerams, tāpēc, ka tie stājušies spēkā tikai šī gada oktobrī, tātad tikai 2 mēneši, par mājokļu kredītu izsniegšanu reģionos. Cerams, tātad reģionos maksimālā izsniegto kredītu summa, kas ar altumu palīdzību tiek izsniegti, ir 100 minimālās mēneša algas, tātad šobrīd 74 000 eiro. Jācer, redzēsim. Es ļoti gribētu šai programmai sekot, redzēsim, vai tas tiešām veicinās nekustamā īpašuma tirgu reģionos. Šobrīd tāda cerība pastāv. Vēl jāsaka, ka šajā īpaši gada noslēgumā vairāk kārt ir dzirdēta tādas aicinājumi atkal atdzīvināt termiņu uzturēšanās atļaujas, politikas izmaiņas, kas veicinātu ārvalstnieku darījumus Latvijā.
Bet, nu, jāsaka, tas visticamākais jau, ka nebūs attiecībā uz Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem, jo šogad jūlijā stājās spēkā likums par nacionālā drošību apdraudošu darījumu ierobežošanu. Nu, un šis nekustamā īpašuma tirgus ir teju slēgts Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem ar izņēmumiem. Nav tā, ka vispār, ja šie pilsoņi, ja tas ir vienīgais mājoklis un ja ir saņemta Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja status, vai arī Latvijas, ne termiņi, bet pastāvīgās uzturēšanās atļauja, turklāt līdz šim likuma spēkā stāšanās datumam, tad šie pilsoņi var iegūt īpašumus. Nu, tāpat arī var mantošanas ceļā. Gan ne visi, bet tomēr ģimenes locekļi iegūt mantošanas ceļā var. Tā kā tas ir tirgu ierobežojošs faktors, bet runa par to, ka tādas arvien biežāk redzēsim, vai tam būtu kāda politiska virzība, bet par to, ka varētu atdzīvināt atkal vai veicināt termiņu uzturēšanās atļauju politiku Latvijā. Redzēsim, kāds būs nākošais pirms vēlēšana 26. gads. Vēl šis gads paliks Latvijas vēsturē ar lielāko darījumu ar nekustamo īpašumu. Palabojiet, ja es kļūdos, bet, manuprāt, tas ir lielākais darījums, tātad 720 miljoni tika veikts meža, un arī lauksaimniecības, bet pamatā meža zemju darījums, kad Skandināvijas uzņēmums Sodra pārdeva citam Skandināvijas uzņēmumu IKEA caur Nīderlandes meitas uzņēmumu, pārdeva Latvijas šos te meža lauksaimniecības zemes teritorijas. Es domāju, ka tas uz ilgu laiku paliks kā lielākais darījums Latvijā ar nekustamo īpašumu. Un vēl šogad nevar nepieminēt to, ka bija ļoti interesanta tiesvedība, kas noslēdzās ar Satversmes tiesas spriedumu 10. decembrī, kur Satversmes tiesa atzina, ka jaunā regulācija attiecībā uz dalītajām īpašumtiesībām un uz kadastrālajām vērtībām, attiecībā uz zemes lietošanas tiesību, pamatojoties uz likumu pamatu, ka šī jaunā regulācija ar divām kadastrālajām vērtībām, fiskālo un universālo, ka tā neatbilst Satversmei. Bet vienlaiks arī noteikts, ka likumdevējiem ir laiks līdz 2027. gada 1. janvārim pieņemt jaunu regulāciju. Līdz ar to mēs vēl nākošā gadā dzīvosim ar divām kadastrālām vērtībām, bet gaidīsim, kāds būs jaunais risinājums, ko mums piedāvās likumdevējs. Vēl šogad ir pieņemti kādi būtiski grozījumi likumdošanā. Tas ir atvieglot būju reģistrācijas kārtību kadastrā un zemes grāmatā. Tātad tā saucamās vienas pieturas aģentūras princips turpmāk tiem, kas no jauna būvēs būves, ka būs tikai viens iesniegums būvniecības informācijas sistēmā un viss. Un pēc tam vairāk, ja nekas nebūs jādara, nekāda iesnieguma jāiesniedz. Tas ir tā saucamā cīņa pret birokrātiju. Es arī ļoti cerīgi skatos uz šo jauno institūtu, kas stāsies spēkā no nākošā gada 6. janvāra. Es pieļauju, ka tas, tiesa gan ir arī slikta ziņa, jo palielināsies izmaksas. Varbūt nebūtiski, bet tomēr izmaksas palielināsies. Bet es domāju, ka tas būs vismaz ātrāk, vienkāršāk, saprotamāk. Redzēsim, kā tas nākošajā gadā sāks strādāt. Gaidīsim. Es uz to skatos samērā optimistiski. Un visbeidzot, noslēdzot šo video, jāsaka, ka ir vēl kādi jaunumi likumdošanā. Tas ir no nākošā gada spēkā stāsties princips, ka parāds seko mājoklim. Bet par to jau detalizētāk, es domāju, ka būtu vērts izstāstīt kādā atsevišķā video nākošā gadā. Bet ar to es noslēdzu šī gada pēdējo video un vēlu jums priecīgus, mierpilnus Ziemassvētkus un saticību, mieru nākošajā 2026. gadā. Paldies, ka skatījāties. Visu labu. Tiekamies!